Laiks iet, un mums ir galvenais speakers šī vakara mācītājs Mārcis Zīberts. Un pirms viņš sāk savu runāt, būs īsa reklāmas video. Un tad Mārci aicināsim ar aplausiem jau. Tavs ķermenis ir gatavs, bet vai tavas sirds un tavs raksturs izturēs 4 dienas, 72 stundas, komforta zona mirusi? Lai tu varētu izturēt šo ekstrēmo raksturu pārbaudījumu, tev ļoti nepieciešams būs 3 šādas kvalitātes. Tev būs noteikti brīdis, kad tev ir jāatzīst, ka tu esi kļūdījies. Tev būs jālūdz palīdzību, savādāk tu nevarēsi. Un 3. kvalitāte ir ļauj saņemt palīdzību sev. Tas jau mums vīriešiem ir tas lielākais izaicinājums – atļaut sev palīdzēt. Kustība 4. muskatieris, tur ir tādas 3 nopietnas daļas. Iespēja piedzīvot pārmaiņas tavam prātam, tavam ķermenim un tavai dvēselē. Vīriešu prātos notiek tās lielākās cīņas. Katrs var apliecināt, ka katrs vīrietis, ja viņš ir vīrietis, viņš cīnās. Tāpēc prāts, tā ir ļoti svarīga lieta un daudz lietu tu vari arī uzzināt un atklāt, ja tu esi komunikācijā ar citiem saviem biedriem, draugiem, brāļiem. Ķermenis. Tu tiks ļoti nopietni pārbaudīts. Tavs ķermenis piedzīvos jaunas limitus un robežas, kuras tu iepriekš neesi vēl piedzīvojis. Pavisam noteikti kādā brīdī tu teiksi, es vairs nevaru. Kā vispār šo var izturēt? Un tur tu sapratīsi, ka tev ir vajadzīgi tie draugi, ja citu vīru klātbūtne, viņu palīdzību. Pavisam noteikti tu būsi pārsteigts, cik daudz tu spēji dvēseli. Patiesībā mēs nevaram ignorēt to, ka katrs cilvēks savā dzīvē uzdod jautājumu, kas es esmu, no kurienes es nāku, uz kurien es dodos. Daudz cilvēki ir pat teikuši, vai vispār cilvēkam ir tāda dvēsele un kas tā tāda ir. Bet ziniet, ekstrēma rakstura izaicinājumā tev būs iespēja sastapties ar svētumu. Katrs vīrietis, kas ir piedzīvojis dievišķu klātbūtni, var pateikt, ka tā ir tāda īpaša dievišķa iejaukšanās tavā dzīvē, ar kuru palīdzību tu vari mērot tālāko ceļu. Tie ir cilvēki mums blakus, tie ir brāļi, kuru pleci mums ir tik ļoti nepieciešami. Un tas ir Dievs, kurš ir ar mums katrā dzīves situācijā, un to vislabāk mums izdodas saprast tieši vislielākajās cīņās un lielākajās problēmās. Un bija ļoti labi, ka man tieši bija biedrs, kas gāja pa priekšu, un viņš dzird, kad es lūstu nost. Un viņš saka, Ingus, elpo, tu vari! Un es sapratu, jā, Jēzus, varu. Tev būs iespēja sastapties ar svētumu, un kopā ar citiem vīriem tu esi aicināts lūgt Dievu. Tāpat laikā mēs cienam tavus izvēles, un pat arī tad, ja tu neesi tam gatavs, tu vari vienkārši būt līdzās. Neviens tev neko nespiedīs darīt. 4. muskatieris kustība, organizējam vidi, kur tu vari apstāties, būt kopā ar citiem vīriem komandā un doties piedzīvojumā, kas ietekmēs tavas domas, tavu ķermeni, tavu dvēseli. Aicinu tevi atsaukties šim aicinājumam un pievienojies no 9. līdz 12. oktobrim Ziemeļvidzemē. Mēs tev gaidām. Vairāk informācija mūsu mājaslapā, jeb aprakstā zem video. Tāds baigais uznāciens sanāca, vai ne? Tāds kaut kas līdzīgs kaut kādam Oskara balvas pasniegšanai. Ticības brāļi, no sirds priecājos būt jūsu vidū, un es negribētu teikt galvenais runātājs, bet mans vēstījums šodien arī ir, kā tad tālāk, jo jūs esat šodien dzirdējuši superīgu mūziku, pielūgsmi, vārdus, slavēšanu, brīnišķīgs stāsts no brāļa Kristera par viņa dzīves stāstu, kā Dievs viņu ir vadījis cauri. Tik labu kaulētāju bez Abrahāma es neesmu dzirdējis, kurš prot ar Dievu par kādām lietām vienoties. Bet es no savas puses jums gribētu iedot tādu vēstījumu par to, brāļi, bet kā tad tālāk? Mēs esam saņēmuši jau 34 reizes šeit Ogrē notiek vīru vakari. Ko paņemt, kādu esenci paņemt no tam, kā tad mums tālāk dzīvot. Un tādas 3 lietas, ko es jums gribētu iedot līdzi, lai jūs varētu ņemt un lietot. Un es pieņemu, ka tā nebūs jauna pasaulīte, ko jūs atklājat, bet reiz ir situācija, kad Izraēla tauta, viņi atrodas kārtējā situācijā, kad viņi ir grūstā, izsūtījumā. Un viņi iet cauri dažādām grūtībām. Un tur nāk gan ienaidnieks, gan tādi, kas noposta viņu rāžu, noposta viņus pašus.
Un ir tas laiks, kad ir pravietis Miha, un tad šī tauta sauc uz Dievu un saka, bet ko vēl mēs varam darīt lietas labā? Kas vēl varētu būt tāds, lai Dievs pievērst mums uzmanību? Kas mums īsti ir jādara? Kā mēs varam atpirkties? Kas mums ir jāsamaksā par mūsu grēkiem? Un tad pravietis Miha saka vienkārši vārdus, un mazais pravietis, tie ir mazie pravieši, bija tie, kuriem Dievs deva šos impulsus, vārdus, un viņi teica šos pravietojumus, un vienkārši pierakstiet, atcerieties vārdus, kas ir ļoti vienkārši. Un tas ir rakstīts praviešu Mikas grāmatā 6. nodaļa, 8. pants. Tev, cilvēki, ir sacīts, kas ir labs, un ko tas kungs no tevis prasa, proti darīt taisnību, mīlēt žēlastību un pazemīgi staigāt sava Dieva priekšā. Āmen. Tāds brīnišķīgas 3 lietas. Kungs, lai nāk un mūs svētī, lai šo vārdu dzirdot, mēs varam praktizēt un pielietot savās dzīvēs. Un tad tā pirmā lieta, kad tās ir tik labas starta pozīcijas ticības brāļi, līdzīgi kā arī brālis Kristers varēja pateikt, ka tētis mani paņēma uz rokām un nesa Dieva priekšā. Tas ir labas starta pozīcijas. Viņš ir svētīts, viņš jau ir uzticēts Dievam. Un šeit mēs ļoti skaidri rakstu sākumā varam lasīt, tev, cilvēki, ir sacīts, tev nav jāizdomā. Tev nav vairs jāatrod kaut kāds pirmavots, kā tad šīs lietas notiek. Reiz kādā filmā, tā ir kristīga filma, vēsturiska veca filma, bet kristīgs pamats, kur kāds mācītājs nonāk nākotnē. Tur laika mašīna un tā tālāk. Un viņš nonāk tai nākotnē, un viņš ir pārsteigts. Un pārsteigts viņš ir par kādu būtisku lietu. Proti, viņš ierauga kādu bērnu, kurš izdarījis ir pārkāpumu, vai tur nozaga kaut ko, un viņš iet pie tā bērnu un saka, tu zini, ka tu izdarīji kaut šito nepareizi. Tas nav labi, zakt nav labi. Un viņa tādā pārsteigumā kurš to ir teicis? Kur tas ir rakstīts? Redziet, ir rakstīts, ir jau pateikts, kas mums, ticības brāļi, vīri, kas mums ir vajadzīgs. Tev, cilvēki, ir sacīts. Kas ir sacīts? Tā pirmā lieta, kas tad ir tas labais? Darīt taisnību. Brāļi, kas ir taisnība? Kas ir tas, kas iepriecina Dievu? Ja jūs esat Bībeles lasītāji, un es ticu, ka jūs esat Bībeles lasītāji, jūs lasiet, kad ir kādas lietas ļoti skaidri melns uz balta pateikts, kad kas Dievam nesagādā taisnību, un tas ir tas, ka mēs iejaucamies kaut kādās atriebības lietās. Jaunā derība to saka. Tātad, ja tu esi nolēms kaut kādā veidā un tomēr atriepties, tad kungs saka tā, zini ko? Atriepšanu atstāja man, jo tas nesagādā nekādu taisnību. Tu izgāzīsies. Atstāj šo ziņu man. Ir vēl kāda vieta, ko mēs varam paņemt, kad taisnība, vārds, kas ir pateikts, dievišķie principi, likumi, baušļi, tas ir tas, ko mēs varam vienkārši atvērt un lasīt un paņemt to tik burtiski savā dzīvē, kad vienkārši šādi rīkoties ir grēks. Šādi rīkoties nav pareizi, tā ir izgāšanās. Tātad taisnīgi ir pildīt to, ko Dievs jau ir pateicis, un viņš to ir pateicis par labu mums. Es atgriezos 16 gadu vecumā, Engurs jūrskolā. Es biju dzirdējis par tādu vīru vārdā Salamans, ja? Un man jau daudz nevajag, līdzīgas problēmas, ko Kristers saka, 16 gadi, tur hormonu vēl, mīlestība, meitenes. Un man kāds kristietis sāk stāstīt, kas ir pareizi, kas ir taisnīgi. Un tur, kad, Mārcis, tu draudzējies, tomēr ar vienu meiteni vajadzētu, un vai šis ir īstais laiks. Un es saku, bet paklau, atnāc uz mani istabiņu, apsēdies šeit. Tu esi kaut ko dzirdējis par tādu vīru vārdā Salamanu, ja? Viņam bija 1300 tur ar kapēkām, ja? Tās sievas, vai ne? Un vai ir taisnīgi, ka tu tagad man te māci, kā man te dzīvot, vai ne? Es kaut kur mēģināju meklēt to savu taisnību, bet taisnība ir pie kunga. Un taisnība arī tajā, ka mēs agrāk vai vēlāk nonākam pie šī momenta, pie šīs atziņas, kad kungs, ar tevi nav labi kaulēties. Nevajag. Tavs vārds ir svēts. Tad, kad tu pasaki, ka tu dod, tas to arī nozīmē. Tu vēli labu, tu dod labu, bet tu esi arī taisnīgs.
kad cilvēks cieš, visbiežāk man kā mācītājām grēksūdzes procesos, ko cilvēki saka, viņi meklē Dievu. Bet kad? Viņi ir gatavi uz šo grēksūdzi kad? Nu, tad, kad ir vissliktāk vai tuvu tam. Nav tā, kad viss ir labi sakārtojies un, zini, man ir pārāk labi dzīvē, vajadzētu noiet kaut kur tur, kur viss mans tas labais skaistums pazūd. Tieši otrādi nāk cilvēki pie Dieva un prasa viņa padomu, viņa palīdzību tad, kad ir grūti. Nu, lūk. Tā būtu tā taisnība. Otrā lieta, ko mēs šeit lasam, darīt taisnību, mīlēt žēlastību. Brāļi, jūs esat kādreiz tā padomājuši, kas ir žēlastība? Vai viņu vispār varētu aprakstīt, ielikt viņu kaut kādā rāmī? Kas varētu būt žēlastība? Kaut kas tāds, kur mēs saprotam, pat arī tad, kad cilvēks ir pelnījis saņemt taisnīgu sodu, tur notiek kāda iejaukšanās, un pat kristieši šo nevar saprast, nevar pieņemt. Kāpēc viņš necieta? Tas būtu bijis taisnīgs sods. Un žēlastība, tā ir nepelnīta labvēlība, ka tu neesi to pelnījis. Un tā ir tāda ļoti grūti to aprakstīt, un man ir kāds daži piemēri, un proti, kad jauna ģimene pārcēlās no iepriekšējās dzīvesvietas uz jaunu dzīvesvietu. Viņiem ir mazs dēliņš vārdā Arturs. Un kā pārceļoties, viss nav izkrāmēts, salikts, un Arturs ir kaut kādu ilgāku laiku viesistabā viens pats, tur ir arī tepiķis līdzi, un Arturs kādā no kastēm ir atradis tēta lodāmuru. Un tēta lodāmurs, tā ir jauna mantiņa, ko viņš vispār nesaprot, kas notiek, kas tas tāds ir, bet viņš to štepselīti atrod, kur iesprauž rozetē. Tas lodāmurs stāv uz tā jaunā tepiķa sarulētā, un vienā brīdī viņš sāk kust. Jūs ziniet, kas ir lodāmurs, pareizi. Lūk, kad viņš sāk kust, ceļās dūmi, kaut kas burbuļo, plasmas, tepiķis, un viņš saprot, ir kaut kas ļoti traki, izrauj to un aizmūk. Nāk tētis istabā, un viņš saprot, ir ziepes. Ir kaut kas tāds, dūmi ir, Arturs nav, lodāmurs kūst un burbuļo tepiķis, vai ne? Viss tur vārās. Un te ir tāds jautājums, kā tēvs varētu rīkoties, izpildot divas būtiskas lietas, tikko, ko mēs šeit lasījām. Pravieša Mihas grāmatā, taisnība un žēlastība. Un tā tētis pasauc Arturu, šaka Arturu, šeit ir kaut kas noticis, tu esi paņēmis lodāmuru, izmēģinājis, tepiķis ir sadedzis. Ko tu gribētu saņemt, jo par šo pienākās kāds sots? Ko tu gribētu saņemt? Es tev piedāvāju divas lietas. Vai tu gribi saņemt taisnīgumu? Taisnīgu sodu par to, ko tu esi izdarījis. Arturs skatās uz tēti, viņam nav ne jausmas, ko viņš runā. Un viņš saka, tēti, kas ir taisnīgums? Un viņš saka, zini, taisnīgums ir tad, mēs tagad abi divi aiziesim, atradīsim tavu kraikasīti, kur ir viss tavu naudiņa, un ko tev dāvināja krustmāte, krustēvs un ko tu esi sakrājis. Mēs sasitīsim tavu kraikasīti, paņemsim visu to naudiņu, abi divi kopā dosimies uz veikalu, nopirksim jaunu tepiķu, atnāksim mājās un viņu ieklāsim kopā. Un Arturs paliek domīgs, žēl jau tā naudiņa, bet kaut kas ir sabojāts. Un tad viņš jautā tētim, labi, žēlastība, kas ir žēlastība? Un tētis Arturam skaidro, žēlastība ir tāda, ka mēs neiesim pakaļ tavai kraikasītei, mēs abi divi kopā iesim uz veikalu, es nopirkšu to tepiķi, un mēs nāksim mājās, un mēs abi divi kopā ieklāsim. Artur, ko tu izvēlētos? Brāļi, ko jūs izvēlētos? Jūs saprotiet, un redziet, tik vienkārši kā mazais Arturs saprot šo, kad tā žēlastība viņa ir nepelnīta, viņu izprast līdz galam nevar, bet viņa ir tik patīkama, es ļoti gribu to saņemt. Brāļi, šis ir tik vienkārši, bet ja mēs viņu tagad eksportējam uz mūsu ikdienas dzīvi, vai tu mīli žēlastību, vai tu dodi žēlastību tam, kas to nav pelnījis? Vai tu dod iespēju cilvēkam piedzīvot žēlastību, vai tieši otrādi rīkoties taisnīgi, kas arī ir svarīgi. Bet šeit ir rakstīts vārds mīli žēlastību. Mīli žēlastību. Un tā trešā lieta
ir ļoti būtiska, kur arī es atsaukšos mirklīt vēlāk pareklamējot to 4M 4. muskatieri, ir pazemīgi staigāt sava Dieva priekšā. Kalpojot 3 vīru kustībās, tādās nometnēs, satiekoties ar vīriem gan pēc fiziska pārbaudījuma, gan vienkārši arī mežā esot kopā, es saprotu to, ka tad, kad ir bijis kopējs piedzīvojums, vīri ir gatavi ļoti ātri atvērt savus sirdis un runāties par lietām, nosaucot tās vārdā, reāli. Un es ļoti priecājos kādus arī šeit satikt no jums, kas esat bijuši 4. muskatierī, BPI drafts vīriem un arī izdzīvošanas vīrišķības skola Pāvilostā. Tas, kas ir unikāli tajā, kad ja es pat tiešām izprotu un staigāju pazemīgi sava Dieva priekšā, es atstāju lielu ietekmi. Ne es, Kristus, caur tevi, caur mani, caur jums, līdzīgi, ko arī brālis Kristers dalījās no sevis, arī no viņa sievas. Un redziet, pazemīgi staigāt savu Dievu priekšā, tas ir kaut kas tik ļoti būtiski un īpaši, ka tev ir kaut kas personīgs. Tā nav tāda nezināma spēka meklēšana vai nezināma spēka aicināt viņu pielietot savā dzīvē, un tu nemaz viņam neusticies. Nē, kas cilvēki no tevis ir prasīts? Tādas labas lietas. Dari taisnīgumi. Dzīvo pēc dievišķiem principiem. Mīli žēlastību. Tu esi saņēmis žēlastību. Cik reizes tev nav piedots? Reiz runāju ar kādu vīru vārdā Džons Scofields Anglijā, Manchesterā. Un stipri vecs vīrs gados, un mēs abi kopā ejam, staigājam ar sunīti. Viņš man saka tā, Mārcis, man ļoti patīk ar sunīti staigāt. Es saku, kāpēc? Viņš saka, zini, pirmkārt tas, kad istabā viņam nav labi nokārtoties, ir jāiet ārā. Un es vienkārši vēl joprojām varu doties tādā svaigā gaisā ar sunīti. Bet ir otra lieta, zini kāda? Tad, kad es šim sunītim staigāju ar plasmas maisiņu no muguras, un ka viņš izkārtojās, un man viņš ir jāsavāc, tas visu laiku atgādina par vienu būtisku lietu. Un es gribētu uzjautāt tev, kā tu domā, ko tas atgādina? Dievs tavs sūdzes savāc? Viņš saka, kaut kas uz to pusi. Kāds mani ļoti pieskata, kāds par mani rūpējās. Pat arī to, kad pašu tādu lietu, ko es nemāku sakārtot, es atstāju kaut ko aiz sevis smirdīgu, kāds man to palīdz. Un redziet, cik daudz brāļi jūs savā dzīvē, savā ikdienā izdarat kaut ko smirdīgu. Un es nesaku, Dievs tēvs ir sūdu savācējs, ne par to ir stāsts. Vairāk par to, ka tas kungs ir tavs. Un ja tu staigā pazemīgi viņa ceļus, tu atstāsi ietekmi. Noteikti tu atstāsi ietekmi. Es gribētu dažus piemērus pateikt, un tad es noslēdzu. Tas viens tāds šurp braucot, joprojām kā mācītājs kādas lietas izpildu, šurp braucot, man raksta sieviete kādam vīram, kuru es arī laulāju, to pāri, un viņi gaida otru bērniņu. Un ir kāda krīzīte, ir pamatīga krīzīte, ka ir jāiet cauri. Bet, ziniet, šobrīd tā situācija tāda, kad tas vīrs nevar nostāties uz šo žēlastības ceļa, uz tādu brīdi, kad dod žēlastību un arī pazemīgi staigāt savu Dievu priekšā. Viņš atbrauca, nolika laulības gredzenu un pateica, ja tu tagad neizpildīsi to, ko es vēlos, es eju projām. Jā. Es atceros laiku, kad mēs ar sievu piedzīvojam pirmo laulības krīzi 10 gadus. Bijām kopā un līdz ar šo ekonomisko situāciju valstī mēs mainījām dzīves vietu no Rīgas uz Mērsaku, pārcēlāmies, un tie apstākļi nebija vienkārši. Katram jau ir savs stāsts, un mums ir savs. Un mēs saprotam, ka ar 4 bērniem dzīvot tādos apstākļos nav veselīgi. Bet es neko nevaru izdarīt, lai atrisinātu to lietu ātri. Un vienā brīdī mums attiecības jau ir augstas. Mēs pat kādās dusmās viens otram varējām pateikt, šķiramies, jā, kā jau tas mēdz būt. Un tad vienā rītā, sestdienas rītā, es arī jau seksuāli tuvību jau kādu brītiņu nebiju. Un vienā rītā
Es guļu un es neguļu. Ziniet, baptisti jau diezgan maz runā par vīzijām un atklāsmēm. Mums viņas ir, bet katrs jau kaut kā paslēp. Zinu, ka tik nav līdzīgi kā citiem ticības brāļiem. Jā. Bet vīzijas ir, jā, baptistiem ir. Vismaz man taču ir, jā. Un es guļot vienkārši redzu, es stāvu uz altāra. Es stāvu uz altāra kopā ar savu sievu un es saku solījumu saku no galvas. Es to biju iemācījies un mans mācītājs sagatavojot pirms laulībām teica, Mārci, zini, tev ir iespēja teikt divus veidus savu solījumu. Tu vari pateikt vienkārši jā, es to izpildīšu. Un otrs veids tu vari pateikt jā ar Dieva palīgu. Un es saku, es ņēmu to otro versiju. Kāpēc? Jo man nav ne jausmas, kas man var dzīvē sagaidīt. Un es esmu tajā brīdī. 10 gadu laulībā guļu, redzu sevi, stāvu uz altāru un es saku jā ar Dievu palīgu. Un man ir tas klikšķis, man ir tā atklāsme. Es zinu, ko nozīmē dot žēlastību, es zinu, ko nozīmē staigāt savu Dievu priekšā. Kungs, es gribu ar tavu palīdzību nesabojāt, nepazaudēt ģimeni. Un es ceļos un saku, kā es tev varu palīdzēt iziet šim procesam cauri. Kas ir tavs fons, kas tevi visvairāk satrauc šajā situācijā? Un tur nāca ārā vienkāršas, praktiskas lietas, ko varēja pamazītiņām sākt risināt. Tātad, jā, ar Dieva palīgu, tas bija staigāšana pazemībā Dievu priekšā, jo es nevarēšu, kungs, Jēzus bez tevis. Tu man esi vajadzīgs. Nu tā, brāļi, tad vienkārši atgādinājums. Tev cilvēki ir sacīts, kas ir labs un ko tas kungs no tevis prasa. Viņš prasa. Ja tu viņu pazīsti, ja tu esi viņa bērns, viņš prasa, ka tu izdari to savu daļu, jo Dievs savu daļu jau ir izdarījis, sūtot savu dēlu Jēzu Kristu. Darīt taisnību, mīlēt žēlastību un pazemīgi staigāt sava Dieva priekšā. Ļaujiet man par jums palūgt, un mēs noslēgsim šo brīdi. Mīļais debes Tēvs, es ticu, ka brāļi jau ir saņēmuši vēstījumu priekš sevis. Es ticu, ka šeit ir brīnišķīgi vīri un tēvi. Un ja viņi savā dzīvē kādā brīdī pasaka, ka viņi cīnās, viņi jau ir vīri. Es tev pateicos, kungs, ka mēs varam šeit kopīgi risināt. Mēs varam risināt lielās lietas, dzīves lietas. Mēs varam uzticēt saviem brāļiem lielās dzīves lietas. Mēs varam paraudāt uz pleca saviem brāļiem, risinot lielās dzīves lietas. Un, kungs, mēs zinām, ka mums ir viens lielais brālis. Nu, tas lielais brālis, kas par mums iestājas, kas par mums cīnās. Un, kungs, Jēzu Kristu, tu esi mūsu brālis, tu esi mūsu glābējs, un es tev pateicos par to. Un, mīļais Tēvs, es ļoti lūdzu, ka vārds, ko tu šodien atgādini mums, kā vīriem, tēviem, dēliem, vectēviem, tie, kas mēs esam, ka joprojām var turpināt un var turpināt skaisti. Darot taisnību, mācīties pašam vārdu un mācīt vārdu. Darīt taisnīgi, tā kā vārds māca. Mīlēt žēlastību. Kungs, arī, ja kādā brīdī liktos, es īsti nesaprotu, kā man vajadzētu rīkoties, palīdz izvēlēties žēlastību. Un visbeidzot, pazemīgi staigāt tavā priekšā, tas ir brīnišķīgs vārds, kas atgādina, pat arī tad, ja mēs būtu tik daudz grēkus darījuši un netaisnību tavās acīs, tad viena šī atzīšanās, tā lūkšana, tā atvērtā sirds mūs atkal šķīsta, tīra un dara mūs atkal tīrus baltus tavā priekšā. Es tev lūdzos, ka katrs brālis, katrs vīrs to var piedzīvot Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Paldies, Mārts, mēs arī par tevi palūksim tagad visi kopā. Jēzus vārdā es tev pateicos, tēt, par šo vīru, kungs, kas ir vīrietis pēc tava prāta, kungs, kad viņš izgāja šo vīrišķības skolu, devis tēt, un viņš ir uzņēmies šo tavā vadībā vadīt Latvijas vīrus, iemācīt viņiem vīrišķību, iemācīt to, ka vīrs arī var pateikt, man vajag palīdzību, ka vīrs var pateikt, palīdzi man, nāc man palīgā, izved man cauri šai grūtībām. Jēzus Kristus vārdā.
Mēs visi vienojamies un pasludinām to, ka šis pasākums, ko Mārcis tagad ir nākamo paredzējis, ka tas būs ar vareniem augļiem, ka tur vīri patiešām iepazīs, ko nozīmē būt vīram, kad vīri iepazīs, ka tu esi kungs un ķēniņš un ka pie tevis ir viss pieejams, viss spēks, viss gudrība. Paldies Tev, Devs, Tēti, kad svētī viņu ģimeni, sieviņu, iekur viņu tādu mīlestības pavārdu tur viņu vidū, ka tur atjaunojās skaisli un iekāra Devs, Tēti, jaunā līmenī un vēl kāds top, vēl kāds bērniņš. Vēl 5. Mārs, tu vēl vari. 5. vai 6. 6. vajag, viņš saka. Amen, Jēzus vārdā, amen.